Gruzijas daba, man šķiet, tā ir tik ļoti dažāda. Vai man ir taisnība? Gan Melnā jūra, gan kalni. Gan tuksnesis. Gan tuksnesis vispār. Kas ir tas, tāds ideālais maršruts, ko noteikti varētu skatītājiem ieteikt, plānojot ceļojumu uz Gruziju? Oi. Tu jau no visas vietas zini vislabāk. Nē, nezinu. Es vairākus gadus tagad vairāk Latviju zinu, droši vien. Nē, protams, jā. Nē, protams, es varu ieteikt gan uz kalniem aizbraukt, tur jau savādāk. Tā ar vārdu neaprakstāma vienkārši, ka tu brauc uz kalniem, tev vienkārši negribas nekur citur aizbraukt. Jā. Tu var sajust to brīvību, ko dot, sajust to brīvību un vispār atdalīties no visām problēmām, no visām civilizācijām, tev jābrauc uz kalniem. Jā. To var visu dabūt kalnos. Jā. Un tad pie jūras, protams, jā, tad, ja tu brauc pie Melnas jūras, tad tu vari jau savādāk atvērt. Tu gan, civilizācija to savādāk nevar būt. Jā. Un Melna jūra, tad ūdens ir silts. Dažreiz var būt arī karsts, jo pierādot šeit Baltijas jūra, tur augstumu, jā, tur liekas, ka pilnīgi, tur vasarā kaut kur 25–27 grādi, jā, tur ūdeņi, jā, tas ir, parāk tāds, jā, bet, saule silda un tā ir ļoti patīkami, protams. Dažreiz arī nepatīk, īpaši, man ģimenes locekļiem, ka tur pie Melnas jūras ir akmentiņi. Tur varētu būt mazāk, vairāk ir mazāk, bet ir lielāka akmentiņa. Un tad, tu ej tur iekšā pie jūras, tev tur sāp tas kājās. Un tas, īpaši nepatīk, jā, tas, tā. Bet kalnos ir vienkārši, burvīgi. Es varu tā teikt, jā. Ļoti veselīgi, viennozīmīgi noteikti. Jā, tas arī veselīgi. Ko jūs ieteiktu? Es arī droši vien uz tiem kalniem. Tas, man liekas, ko arī Nona mēģina pateikt, ka mēs ļoti bieži braucam. Un uz Kazbegiju mans vīrs arī uzkāpis, Kazbegi ir augšā. Un kad tur, es tur izēju ārā un es jūtos tā kā pilnīgs. Tev liekas, ka tev vienkārši neko nevajag. Kad ir tie kalni, tu elpo un viss, un tu esi tāda laimes un tāda miera sajūta. Un es tiešām nevaru aprakstīt, bet tā vienkārši ir. Bet mēs tā kā draugiem, mēs vienmēr sakam, mēs aizbraucam uz to Kazbegi, mēs aizbraucam parasti. Un tad mēs vienmēr sakam, ka vīna tūrē jāizbrauc uz Kaheti, jo tur ir Signagi, ļoti skaists. Vīnotavas ļoti daudz. Jā, tur ir Telāvija, Signagi, tur ļoti smuki ir izbraukt, tur tā vīna tūra. Jo tas ir tuvāk Tbilisi, jo pēc tam tomēr Batumi, tas ir 5 stundas ar vilcienu jau.